Tas ir no apakšas un no priekšas. Nu, ko vienu putekļāno ierīci, kas dēļ tā pārkarsa iztīrīju. Nu, tagad pienācis arī laiks manam stacionāriem datoram. Uz vadiem neskatieties, bet dators arī sācis uzvesties dīvaini. Es domāju, ka viena problēma ir tā, ka tur arī varētu būt pilns ar putekļiem, jo, kā redzams, stāv zem galda, kur, protams, putekļiem patīk dzīvot. Tā kā ņemsim ārā un skatīsimies, kas tur ir. Likās, ka iekšā būs briesmīgāk, bet nav nemaz tik putekļains. Šeit gan ir. Tas ir no apakšas un no priekšas. Tagad izpūtīsim šito. Viņus vispirms šitos vāku, bet to nevajag nekur piesist, jo tas ir rūdītais stikls. Sāk viņš sabirs malkos stikla gabalos. Iekšējais tas tīri normāli. Nu, ja neskaita ventilātoru tur. Un šitie priekšā ir magnētiski, šitam vajadzētu nākt nost. Un tad var izpūst. Tāpat arī noliks apakšējiem. Viens haks, lai labāk putekļi nāk nost, ir ar otiņu patīrīt. Būtu, protams, labāk lielāku otiņu, bet galvenais, lai mīksti sari. Un tad arī var dziļāk tikt iekšā, pēc tam atkal nopūst. Aizmirst, ka priekšpanels arī nāk nost. Un te mēs arī varam filtru noņemt. Kopumā nebija tik slikti, kā likās. Daudz mums satīrīts ir, tagad jāliek kopā. Atcerējos otrā pusē zem šiem visiem vadiem. Man vēl ir 2 vecie cietie diski, kurus es vispār neizmantoju. Bet viņi visu laiku stāv pieslēgti, tāpēc laikam tagad būtu jāizņem ārā.
Ko lai tagad dara ar 2 500 vecajiem HDD? Nu viss saliks atpakaļ, jāliek vietā un turpinās man darbu. Nu tāda dators ir vietā. Arī dažas vadus izvācu, kas bija palikuši no kaut kādām reizēm. Un viss strādā. Nu, vajadzēja jau visam strādāt, tikai iztīrīt putekļus.